vienkārši dara mūs brīvus, un tu atjauno, kungs, sapratni gan ar vārdu, gan ar praksi, tajā, ko tu vēlies šodien teikt. Un mēs mīlam, ka tu runā, mēs cienām un bīstamies tavu vārdu. Paldies, ka tavs vārds ir mūsu gaismeklis. Paldies, ka tavs vārds ir mūsu maize, Dievs. Un mēs lūdzam, ka tu to dari dzīvu. Kungs, manas pārdomas var tikai palīdzēt, bet tikai tu vari pieskarties sirdīm. Un tāpēc paņem to, un lai, kungs, tas, kas man ir sirdī, lai paņem tikai to vajadzīgo daļu un pārējo atmet. Mēs nākam pie tevis un lūdzam runā, kungs. Runā, kungs. Jā, mēs to lūdzam tavā vārdā, un mēs sakam, un mēs vienot skaļāk sakam. Ļoti labi. Ok. Kā jau Rainers sākumā minēja, mēs šobrīd esam tādā rudens sezonas posmā, kad mēs ieejot apkaļ ritmos, gan skolēni, ģimenes, vecāki, kas mēģina septembrī saprast grafikus un vēl viss kas. Es zinu, ka ir trāki, ar kādiem no jums jau esmu komunicējis un zinu, ka šis nav vieglākais laiks. Bet šis ir periods, kad mēs visi atgriežamies apakaļ kaut kādos ritmos, un mēs domājam, kā izstās mūsu iknedēļas ritms, kā izstās mēneša ritms. Un mēs arī kā draudze gribam domāt par ritmiem. Un mēs kopš septembra to esam sākuši darīt. Un mēs jūtām tādu pamudinājumu no Dieva lūdzot, ka iet cauri mūsu vīzijai, bet tā nedaudz jau padziļinātāk. Ja? Mēs esam gājuši cauri tādā makro līmenī, ja tā var teikt. Kā mans draugs saka, helikoptera skatījums, tā no augšas, teiksim, redzēt, tas ir svarīgi. Bet mēs gribam caur šīm reizēm, gan, ka mēs tiekamies šeit telpās, gan mājās, iet dziļāk, gan svētdienās, gan arī pa nedēļu, dažādos veidos mācoties, kā mēs varam praktiskāk izdzīvot tās lietas, kur Dievs mūs aicina. Un mūsu vīzijas tās pirmais punkts, ko mēs īpaši domājam septembrī, ir būšana ar Dievu kā tēvu. Mēs pirms 2 nedēļām sākām ar šo domu, šo rudens sezonu, ka Jēzus atklāja, ka Dievu kā tēvu, tas aicinājums mums ir būt ar viņu. Un mēs domājam par pirmo praktisko veidu, kā viņi sauc garīgi ritmi, kristietībā viņi sauc par garīgām disciplīnām bieži. Mēs domājam par lūkšanu, klusumu un vienatni. Tie 3 bieži iet ļoti kopā. Un tas bija pirms 2 nedēļām. Mēs domājam, kā mēs varam būt ar Dievu, nevis kaut ko darīt, bet būt, un kāda ir nozīme lūkšanai, kāda nozīme klusumam, vienatnē. Tā kā tas ir tāds viens ritms, es teiktu, viena prakse, ko noteikti, ja tu vēl to nedzirdēsi, jau iesaku noklausīties un prasīt Dievam. Un es arī ieliku kaut kad arī kādu WhatsApp liecībām, sveiciens visiem, kas arī skatās YouTube un vēl visur citur. Cilvēki, kas ne tikai dzird vārdu, bet kas pielieto. Man tas liekas, tur vienmēr nāk Dieva svētība. Ja? Mēs dzirdam un mēs prasam Dievs, kā es varu to pielietot. Tas ir viens solīts, kā es varu viņu padarīt praktisku un piedzīvot to svētību. Ja? Tas bija pirms 2 nedēļām. Pagājušajā nedēļā mēs mājas reizē, es atvainojos visiem ciemiņiem, ja? tas ir draudz locekļiem, mēs ar Treju domājām būt ar Dievu caur vārdu. Domājam, cik svarīgi ir sakņoties Dieva vārdā. Ja? Dieva vārds kā pamats. Un tad 2. Mūzus, 20. nodaļa no 8. līdz 11. pantam. Piemini sabata dienu, kad tu to svētī. 6 dienas tev būs strādāt un padarīt visus savus darbus. Bet 7. diena ir sabats tam kungam, tavam Dievam. Tad nebūs tev nekādu darbu darīt, nec tev, nec tavam dēlam, nec tavai meitai, nec tavam kalpam, nec tavai kalponē, nec tavam lopam, nec tam svešiniekam, kas ir tavos vārtos. Jo 6 dienās tas kungs ir radījis debesis un zemi, jūru un visu, kas tur atrodams. Un 7. dienā tas kungs atdusējās. Tāpēc tas kungs svētīja sabata dienu, lai tā būtu svēta. Jā, kungs, mēs lūdzam, ka tu runā šodien caur savu vārdu. Runā un ved mūs tajā dzīvībā, ko tu esi sagatavojis. Mēs to lūdzam, Jēzus, tavā vārdā. Amen. Domājot par ikdienu, es gribu uzdot sākt tādu jautājumu. Cik no jums
Ja šobrīd jūs atvērt savus telefonus, kur ir aplikācijas, e-pastus, un tā atklāt mēs atvērtu, cik no jums e-pastos un ziņās ir sarkanās gaismiņas cipariņi, kas rāda, cik ir neatbildētas ziņas. Jums ir, kas atklāt sarkām pacientiem, cik mēs zinām, ka mums ir neatbildētas ziņas? Ir? Ja? Okay. Pāris godīgie. Es jokojos, gan jau ir kādi, kas uzcītīgi lāsa. Bet tas, ko mēs piefiksējam ikdienā, pirmdienā aiziet uz darbu, vai tas ir darba sakarā, atnāk ziņa un atnāk vēl daudz ziņas, un tu attopies tā kā vāveres skrējritenī, Tu mēģini paspēt, izlasīt, un tad sajūta, ka tā lista vienkārši skrien uz priekšu. Līdzīgi sarakstēs, Neapskaužu vecāks ar visām jaunajām čatu grupām. Dievs jums žēlīgs, var iedomāties, cik jums ir ziņas, un cik daudz ir ziņas, kas ir jāpaspēj izlasīt, un tad mēģini filtrēt, ko vajag lasīt, ko nevajag lasīt, ko nomutēt un palikt malā. Mēs atkal ir informācija, kas iet un skrien pa priekšu, un tāds ir, mēs skrienam tai līdzi. Vēl citu domu, mēs nesen aizdījām vasaru, Un vai šajā vai citā reizē, cik no jums ir attapušies? Jūs esat ieplānojuši atvaļinājumu vai braucienu atpūtu, pats kopā ar kādu tuvinieku, varbūt ģimeni, radiem. Tu esi aizbraucis, viss ir ieplānots, lai atpūstos. Bet pēkšņi tur telefonā ir ziņa no darba, tur steidzam, ir tā kā maksimāli steidzam, ir jāatrisina problēma, ir vajadzīgs klientam, tavu palīdzība. Un nemanot, tas telefons tomēr ir ārā, un tā darba komunikācija ir tajā atpūtas vietā, ielavījusies, kā tāda čūska. Un tas, kur attopās, it kā ir plānota atpūta, bet atkal ir darbs. Un atkal mēs mēģinām šķietam atpūsties, bet ir šis skrējiens. Un tad sajūta, ka tu tikai skrien, lai arī kur tu ej, vienmēr tu tā kā kavē. Ir kaut kas jau, kas tevi gaida. Mūsdienu pasaules spiediens ir, mīļie, pavisam reāls un taustāms. Tas neapzināti tiek komunicēts bieži pat bezvārdos, ka tev ir jābūt sasniedzamam 24/7, No vienas puses tik pateicīgi par šīm ierīcēm, bet cik gan daudz problēmu tās ir raisījuši. Ir ekspektācija, ka tev ir jāatbild uzreiz uz ziņām, ka teva pieejamība ir momentāla. Darbā arvien vairāk tiks spiests uz to, ka tu nevari būt off, un ka tu nevari paņemt šo laiku nost, tev ir jābūt sasniedzamam. Tad es nezinu, tu dzirdot šo, tu smaidi, kāda jums jau smaida, kāda galvas izklausās pazīstama, Bet patiesībā mēs bieži apzināmies arvien vairāk ikdienā, cik ātra, skrējoša, spiedoša ir kļuvusi mūsdienu ikdiena, darba vidi, ikdienas dzīve. Un daudz no mums, ja mēs atklāti raksturot, kā mums iet, kā tev iet, kā tu jūties, tas, ko mēs varam bieži teikt, es esmu saguris, noguris, arvien biežāk vārdu izdedzis, viss ir tik daudz, grafiks ir aizņemts, un reizēm uz tādām spēka rezervēm, cilvēki vienkārši mēģina turēt līdzi tam ritenim, kas iet un kas nekad neapstājās. Un daudziem no mums, arī mūsu ģimenēm, mums nav arī veselīgas mācības bijušas par robežām, tas liels koncepts, veselīgas attiecības, kā būt ar darba vidi, kā novilkt veselīgas robežas. Un, diemžēl, ir ļoti daudz, kas izmanto robežu neesamību, un attopamies tādā kā šajā vērgajā vāveres ritenī. Tā visa rezultātā, ja mēs skatāmies no lielās skatu punkta, ko mēs zaudējam, mīļie, ir Dieva dots ritms un veids, kā dzīvot ikdienas dzīvi, emocionāli, fiziski un sabalansēt veselīgā veidā. Un liekas, par ko iet runa. Labā ziņa, ka Dieva vārds mums sāk ar kādu svarīgu lietu. Tas mums, tā kā viss caur Bībelē, māca, ka mūsu vērtība nav atrodama tajā, ko mēs spējam izdarīt, saražot, sasniegt. Tad vēlreiz, ka tavu vērtība nav primāri tajā, ko tu dari. Mūsdienu pasauli mēģina spiest, ka tas, ko tu dari, piepildīja rotavu vērtību. Katra sfēra. Bet Dieva vārds ir pretēji šīs pasaules domāšanai. Apstājās.
Mārtiņ, var vēlreiz divreiz iespējas, lai mirgo, ja? Tas, ko Dievs apgalvo, ka tavu vērtība nenāk no tā, ko tu spēj sasniegt, saražot vai izdarīt. Daudz pīkstien, bet visi labi, neuztraucieties. Dievs savā gudrībā grib atjaunot mūsu prātu, jo spiediens no āršas ir tik liels, teikt, tavu vērtību nenāk no tavas sasniegtā, tavas saražotā. Bet Dievs savā gudrībā ir devis vienu garīgu praksi, ritmu, disciplīnu, lai atgādinātu mums, tev, man, kas mēs esam, mūsu pašu dziļāko būtību. Un tieši no šīs tēmas nāk ritms, prakse, kas gadu simtiem tūkstošiem bijuši arī Jēzus sekotāju arsenālā ar nosaukumu sabats. Mēs visu, ko varam pateikt, ebrisko vārdu šabat, pasam 3, 4. Vēlreiz ļoti labi. Ja tu aizbrauks uz Izraēlu, tad frāze, kas tev ir jāzina, ir šabat šalom. Ja? lai šis šalom ieplūst tavā sabatā, tavā šabata laikā, jeb atpūtā. Tad jautājums, ko šis vārds nozīmē? Kādi jums varbūt ir dzirdējuši viņu, kādi izmanto tā abstrakti, kādiem viņš asociēs ar kaut ko jau sliktu varbūt, vai ja, apspiestu. Pats vārds ir ļoti labs. Tas nāk no Dieva vārda. Šis ebrejskais vārds nozīmē apstāties, atpūsties, rast iepriecu, svinēt. Un viņam ir vēl tādas apakšnozīmes. Bet šīs ir tādas 4 izteikts. Tad apstāties, atpūsties, rast iepriecu, angliski delight, ja, un svinēt. Tas burtiski ir 24 stundu, tas oriģināls, ja, 24 stundu periods, iekšnedēļas, kad tu vari sabatot, kad tu vari apstāties, kad tu vari rast iepriecu, ka tu vari svinēt un atgādināt, kas tu esi. Man pieredze Izrēlā bija, es saskaitīju, ka es jau 7 reizes bijis, tas tāds labs skaidrs, vai ne? Un tā viena reize man palika spilgt atmiņā. Kad es devos uz Izrēlu, es tajā laikā baigi to kultūru tik labi nezināju. Un es biju nopircis atpakaļ ceļā biļetes nedēļas nogalē. Un pienāk jau piektdiena, es tagad jau plānoju, kad es braukšu ar kuru transportu sabiedrisko uz lidostu, un es saprotu, tas nebija saslēdzis. Viņiem tas sabats nav tikai tāda skaista ideja. Viņiem reāli daudz, kas nestrādā. Un tagad es gāju pa Jeruzālemi, veikali ir cieti. Tā kā ciet, ja? Un bija ļoti sarežģīti atrast transportu beigās, lai es nokļūtu līdz lidostai. Tas praktiskais tips, ja jūs kādreiz lidot uz Izrēlu, viņiem sabats ir aizvien eksistējošs ritms, un tu reāli var piedzīvot, ka piekdienā, pirms saulrieta, visi skrien, vēl iepērkās, ēdiens ir rosība, ja? Un tad līdz saulrieta ielas ir tukšs. Un pāršai turisti, kas ir apjukuši, mēģina atrast ēdienu vakariņām. Ja? Un tā man pieredze, tā bija viena no pirmajām reizēm pieredzēt tādu nacionālu sabatu, kad tiešām viņi apstājās un veikali ciet. Un ja mēs domājam, šī rakstvieta, ko mēs sākam nolasījām 2. Mūzes 20, tas ir stāsts par Dievu tautu Izraēlu. Un interesanti, ka iespējams ir daudz vairāk līdzības šo stāstu tavā un manā dzīvē, nekā mēs bieži varam domāt. Dieva tauta, Izraels, bija sagūstīta Ēģiptē. Ja, es pārstāstu lielo stāstu. Viņi bija sagūstīta Ēģiptē līdz mirklim, kad Dievs izredzēja glābēju. Ja? Mazā bilde par Jēzu. Viņš izredzēja Mūzu. Un Mūzus bija figūra par glābēju, kurš nāca Dievs sūtīts, lai glābtu Dieva tautu ārā no verdzības. Un mērķis bija, ka viņi iznākot no verdzības, nevis tas ir mērķis, bet ka viņi iet brīvībā. Ne? Dieva tauta bija brīva, un tāpēc, ka Dievs mīlēja savu tautu, viņš pēc tam deva viņiem likumus, pavēles, jeb instrukcijas, kā īstenībā var tulkot arī šo vārdu, instrukcijas, kā dzīvot tagad kā Dieva tautai. Un
Un tad nāk mirklis, kur Dievs dod 10 baušļus. Ja? Un 4. no tiem ir par sabatu. Es nezinu, vai tu zināji, ka īstenībā 10 baušļos ir sabats. Un tā bija rakstīta, ko mēs pirms mirkļa izlasījām. Ja? 2. Mūzes 20. Šo var atzīmēt. Ir divas tādas izteiktās rakstvietas, kas ir svarīgi piefiksēt par sabatu. Mājās sīkāk var lasīt. 2. Mūzes 20. Interesants fakts. Šis ir garākais no 10 baušļiem. Satura ziņā. Ja? Garākais. Kāda saka, viņš aizņem ap 35% no visas baušlības. No 10 baušļiem no baušlības. Un kas mums ir šajā stāstā, ja mēs vēlreiz pasties tekstā, no 2. Mūzes 20, tad tur iet runa, kad, lai piemina angliski atcerās, remember, ja, sabatu, ka viņš tiek svētīts, un tad tur tiek minēts no 8. līdz 10. kā to darīt, bet no 11. ļoti svarīgs aspekts, 11. panta. Jo tur parādās, kāpēc ir atsauc, kāpēc šis sabats vajadzīgs. Un tur bija rakstīts, ka ir atsauc uz radīšanas stāstu. Ja? Nevis vienkārši dari kaut ko, bet dari tāpēc, ka. Ja? Un tur ir šis tā kā atsauc. Un tur ir atsauce uz 1. Mūzes 2. Uzšķiram, uzsvēpojam. 1. Mūzes 2. Tas ir radīšanas stāsts. 2. nodaļa no 1. līdz 3. pantam. 1. Mūzes, pats sākums, ja? 2. nodaļa no 1. līdz 3. pantam. Cik man patīk šķirstošā skaņa. Turpiniet. Tātad 2. nodaļa 1 līdz 3. Tā tika pabeigtas debesis un zeme un visi to pulki. Tad radības, ja? Dievs ir pabeidzis. Viņš ir radījis debesis, zeme, Dievs ir bijis aktīvs radīšanā, un Dievs pabeidz. Svarīgs vārds. 7. dienā savu darbu, ko viņš bija darījis. Un tad jūs varat, tiem, kam patīk atzīmēt, šo varat atzīmēt. Un viņš atdusējās. Šabat. Un viņš šabat 7. dienā no visu savu darbu, ko bija darījis. Un Dievs svētīja 7. dienu un iesvētīja, angliski made it holy, padarīja svētu. Kāpēc? Jo viņš tajā sabatoja, jeb šabat. No visa savu darbu, ko radīdams bija darījis. Tad, kad Izraels ir izvests no verdzības, viņi tikko ir izgājuši no faraona. Ja, viņi bijuši vergi, viņi ir izgājuši, un Dievs teikt, saka, es jums dodu instrukciju par to, kā dzīvot, kā izstās brīvi cilvēki. Un visgarākais bauslis ir par sabatu, kur viņš atsaucās pat pirms baušļiem, jeb kādiem likumiem. Atsaucies uz radīšanas stāstu. Kaut kas, lai tu padomātu, ka Dievs izveido šo 7 dienu ritmu. Ja? 6 dienas Dievs strādā. Viņš rada. Ja? Dievs savā pilnībā, trīsvienība, visi ir iesaistīti radīšanā. Dievs strādā, bet tad vienu dienu viņš, es nezinu, latviski ir tāds vārds, sabatoja. Ja? Ja kāds pēc tam skatās, nav rakstiet man, varbūt, jā, pārbaudīsim. Bet viņš šabat, viņš sabatoja. Ja? Latviski ir atdusējās. Latvieši mēģina savā literārajā valodā vienu no aspektiem parādīt. Bet mēs tur varētu rakstīt, viņš rada ieprienu. Viņš apstājās. Ja? Viņš atpūtās. Tad jau šajā pašā Bībeles 1. grāmatā parādās doma par sabatu. Pirms grēkā krišanas. Pirms jebkuras pavēles. Dievs ir radījis tikko cilvēku, ko viņš dara. Kas ir cilvēka pirmais mirklis? Būšana ar Dievu. Vēl nav pavēliet augļoties, vairoties. Nav vēl neviena pavēle. Iedomājies, Ādamam un Ievai, viņas pirmā diena bija kas? Šabat, atpūta, sabats. Svinības tieši tā. Padomā, cik tas ir īstenībā īpaši, cik daudz tiek komunicēts tikai šajā faktā vien. Tāpēc Izrēlā pirmā diena viņu darba nedēļā ir svētdiena. Jo viņi gaida 7. dienu, kas ir viņu no piekdienas uz sestdienu. Ja? Ka īstenībā viss, un kāda saka, patiesībā
to var pat skatīties savādāk, kad sabats ir savā ziņā pirmā diena, ja, priekš cilvēkiem, ka viss sākās no atpūtas. Ja. Un kādu jums klausoties, saka, Mārtis, man jau paliek bišķi grūti klausoties. Tu nezini manu grafiku. Mīļais draugs, izelpo. Dievs atpūtās. Bet tu nezini, cik man ir daudz, tā kā rudens būs tiešām pilns, man jau ir saplānots oktobrs, un es jau līdz janvārim zinu, kas man jāizdara. Apstājies. Dievs strādāja, bet viņš atpūtās. Ļauj šai realitātei vienkārši iesūkties tavā sirdī. Ka Dievs radot radības ritmu. Vēsturiski cilvēks ir mēģinājuši mainīt 7 dienu grafiku, un tas ir beidzies ļoti, ļoti slikti. Ja, ar valstīs, kur gribēja produktivitāti audzēt, milzīgs pašnāvība cēlums ir bijis. Ja, ir kaut kas, ko Dievs ir ielicis šajā ritmā. Apstāšanās, atpūta, ieprieca, svinēšana. Un tad Izraels ir izvest ārā, viņam Dievs dod 10 baušļus, un neilgi pirms ieiešanas apsolītajā zemē vēlreiz Dievs atgādina viņiem šos 10 baušļus. Un šī ir otrā svarīgā rakstieta, ko jums jau šķir. 5. Mūzus. Tā es tūlīt pateikšu, un tad nodaļu pierakstīt. Tūlīt. 5. Mūzus 5. No 12. panta. 5. Mūzus 5. Un šeit iesākās ar vārdu ievēro. Ja? Sabat dienu. Es nelasīšu visu pirmo daļu. Ir atsaucis to pašu, ja? Bet beigas ir savādāk. Tad sākums, tā pavēles forma ir tā pati. Ja? Ievēro sabat dienu, ka tu turi svētu. Kad tas kungs, tavs Dievs, tev pavēlēs. No 13. līdz 14. mēs atstājam. Bet tad nāk 15. Vēlreiz. Bet viņš dod citu aspektu šoreiz Izrēlam. Kāpēc? Un tur ir rakstīts. Un piemini, ka tu pats esi bijis kalps Ēģiptes zemē, jeb vergs. Un ka tas kungs, tavs Dievs, tev ir no turienes izvedis ar stipru roku un izstieptu elkoni. Tāpēc tas kungs, tavs Dievs, tev ir pavēlējis svētīt sabat dienu. Tad pamanījāt? Pirmajā reizē 10 baušļos atsauci uz radīšanas stāstu. Citiem vārdiem, kāpēc tu sabato, kāpēc tu atpūsties? Jo tu imitē Dievu. Ja? Tu skaties uz Dievu, ko viņš darīja. Ja? Izraēla tauta bija, viņas mērķis Dievam izredzot Izraēlu ar Abrahamu, bija, ka šī tauta parādīja tautām, kāds ir Izraēla Dievs. Ja? Un tāpēc viņš saka, skaties uz manu radīšanas ritmu un imitē mani. Bet savukārt šajā vietā atsauc vairs nav uz radīšanas stāstu. Atsauc ir uz viņu vēsturi Ēģiptē. Un kas šeit bija noticis, Dievs izceļ kaut ko citu. Viņš izceļ, ka viņi 400 nedaudz vairāk gadus bija šajā konstantajā verdzībā Ēģiptē, kur viņiem bija pazudis sabats. Kāpēc? Jo viņi nebija brīvi. Viņi nevarēja. Izraēla tauta bija kļuvuši par vergiem, un ja tu iztēlotos, tas bija aptuveni tā. Tās ir aptuveni 5 paudzes cilvēki, ja, pēc mūsdienu vecuma posmiem. Tad iztēlojies tu, tev vecāki, neiedomāsies vecāks, tev vecvecāki, tavi vecvecāki, un tagad, lai Dievs man palīdz, tavi vecāki, ja? Tad kopā 5 paudzes. Iztēlos viss, cik tālu zini savu dzimti, ja? Varbūt kāds zina 5 paudzes. Viss, kas ir bijis, ir bez atpūtas darbs un darbs un darbs. Viss, ko viņi bija pazina, bija 24/7 bez pārtraukuma. Neviena diena atpūtas, nav laiks atpūsties, nav laiks būt. Bībelē ir rakstīts, ka viens no galvenajiem, ko viņi darīja, bija ķieģeļu veidošana. Viņu vērtība bija ķieģeļu saražotais skaits. Tad 5 paudzes dienu un nakti. Ja? Viņu DNS sistēmā tika ieborēta šī realitāte, ka viņi bija vergi. Un kādi, iespējams, no mums var savā ziņā justies reizēm līdzīgi. Izraels bija izredzēta tauta,
Un ārēji viņi bija izvesti brīvībā, bet iekšēji viņi 5 paudzes bija bijuši vergi. Un tagad Dievs viņiem grib atjaunot viņu domāšanu, ka viņi nav vairs vergi. Un reizēm mēs kā kristieši, mēs varam apzināties, mēs esam izredzēti, ne? Mēs dzirdam, ka mēs esam brīvi. Patiesībā mēs tikai pakāpeniski sākam apzināties to nebrīvi, kas mums ir bijusi, iespējams, paudzēs mantot. Sabiedrība apkārt uzspiesta. Un bieži mēs esam tik akli tam, ne? Ir kāds slavens teiciens, kas labi, man liekas, raksturo realitāti. Jēzus var būt tavā sirdī, bet tavs vectēvs ir tavos kaulos. Tad Jēzus var būt atdzīvinājis tavu sirdi, un tu vari teikt, es esmu patiesi, esmu Dieva bērns, es esmu izredzēts, ja? Esmu mīlēts, es esmu patiesi. Bet tad, kad ikdiena notiek, ritmi notiek, tad parādās tavs vectēvs, parādās neveselīgie ritmi, kas ir bijuši ģimenē, ja? Parādās domāšanas veids, kas ir bijis paudzēs. Un tā bija Izraela realitāte. 5 paudzes. 400 gadus aptuveni. Varbūt vairāk paudzes, aptuveni 5, varbūt 6. Konstanta, ja, identifikācijas maiņa. Un tagad Dievs viņus fiziski ir izvedis ārā. Ja patiesībā tur sākās dziļš iekšējs darbs. Sāk tagad dzīvot kā brīviem. Kāda bija atšķirība starp vergu un brīvu cilvēku? Iespēja apstāties, atpūsties. Baudīt, apzināties, kas cilvēks ir. Un mēs jau jaunās derības realitātē mēs zinām, ka aiz faraona un Ēģiptes stāvēja garīga padverdzinoša realitāte. Ja? Efeziešu 6 saka, ka mēs necīnāmies pret miesu un asinīm, bet pret gaisa valsts valdnieku. Ja? Garīgu tumsu, kas ir cīņā aktīvā pret tevi un mani, kā Jēzus sekotājiem. Un šis pats gars, kas paverdzināja Dievu tautu, es ticu, grib arī paverdzināt mūsdienu realitātē tevi un mani. Mēs varam teikt, ka mēs dzīvojam citu veidu, bet aizvien garīgā Eģiptē. Aizvien ir faraons, aizvien ir vēlme tevi padarīt par vergu. Ka viss, kas tu esi, ir tavu sviedri, tavu vērtība ir tajā, ko tu esi izdarījis. Parādi savu CV, parādi savu gada izdarīto listu un es pateikšu tavu vērtību. Bieži ir daudz mazāk mainījies, kā mums var šķist. Un tieši tamdēļ, mīļie, Dieva šī dotais ritms, sabats, patiesībā ir ļoti skaļš pasludinājums. Tas ir tavs skaļš apgalvojums, es neesmu vergs, esmu brīvs. Tas patiesībā ir dziļš evaņģēlija apgalvojums. Jo kas bija svarīgākie vārdi, ko Jēzus pateica pie krusta? 3 vārdā latviski. Kas tie bija? Viss ir piepildīts. Un tad ir rakstīts, ka viņš atdeva savu garu. Viss ir pabeigts. Tāpēc mēs šodien varam dziedāt, Kristū viss ir piepildīts. Tā ir teoloģiska patiesība, Dieva vārdā atrodam, bet tam ir jātiek līdz mūsu sirdī, tam ir jāsalauž mūsu paudžu salauztā domāšana, mūsu ieradumi ir jāmainās, lai mēs sāktu dzīvot kā tādi, kas ir brīvi, un mēs varētu konfrontēt šo verdzības domāšanu, kas ir tur ārā. Ja mēs skatāmies uz Jēzu un sabatu, tad mēs arī varam ko interesantu saredzēt. Ebreju kultūrā un domāšanā ir kaut kas tāds koncepts, ko sauc olam haba. Nav vislabākā izrunas, atvainojos. Bet tas aizvien ir ebreju sabata daļa, kur viņi uzskata, ka sabats ir kā priekšgarša, jeb, priekšgaršas, laikam pareizs vārds, gaidot Mesijas laikmetu, jeb Mesijas nākšanu viņa ēru. Un ka sabats ir šis mazais laika sprīdis, kur viņi gaida, kur viņa konceptā debesis savienojas ar zemi, un tā ir svēta vieta. Un kad tu dari, tu strādā, bet ir tas apstāšanās mirklis, kur viņi lūdz, viņi gaida, ka nāks Mesija. Jo ko Mesija darīs? Viņš būs miera princis, Jesaja. Viņš nesīs mieru.
Viņš atjaunos kārtību. Un viņi gaida, ja viņiem ir šis koncepts, ka viņi gaida šo, ja mēs teikt, pasauli, valstību, kas nāks. Un tad nāk Jēzus. Un viņš saka šādus slavens vārdus. Nāciet šurp pie manis visi, kas bēdīgi un grūtsirdīgi. Kā no to, kam ir rakstīts noguruši. Es jūs gribu atvieglināt. Ņemiet uz sevi manu jūgu, mācīties no manis, jo esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Un jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm. Jo mans jūgs ir patīkams un mana nasta ir viegla. Mateja 11, 28, 30. Noteikti daudz dzirdēti, citēti panti, vai ne? Bet kas ir nākamais pants? Tādī laikā Jēzus reiz gāja sabatā caur labību. Un viss nākamie 12 nodaļas, 13 panti ir Jēzus patiesībā prakse un mācība par sabatu. Jēzus zināja, kurā mirklī viņš runā par sevi, par nākšanu pie viņa, ka viņš grib atvieglināt un dot mieru, atpūtu. Viņš ir tas mesītas glābējs, kurš nāca, lai dotu mieru. Amen? Romieši 5.1 saka, ka mums, kas bijām salauztībā, grēcinieki, tagad ir miers ar Dievu caur Jēzu Kristu. Tas ir lielākais miers, ko tu vari piedzīvot. Miers starp tevi un Dievu. Tev vairs nav jābaidās, ko Dievs par tevi domā. Jā, tas ir lielākais miers. Un tas nāk caur Kristu, bet tad Kristus šo mieru arī vēlas ievest ikdienā. Un viņš apgalvo ko ļoti svarīgu. Viņš neatmet sabatu. Zin kā, reizēm kristieši mūsdienās saka, tas tur tikai tāds, tas tur vecajā derībā. Ko Jēzus dara? Viņš kaut ziņā reformē sabatu. Viņš parāda to sirdies tā. Jo tajā laikā bija izveidojušies arī cilvēku pielikt likumi, un tas bija kļūst šis smagais, grūtais jūgs. Ko nedrīkst darīt, ko nedrīkst. Tas bija kļūst šis smagnējs likums, kas bija tik tālu no tā Dieva oriģinālā radības atpūtas principa, kur viņš bija kopā ar savu radību, cilvēku. Jēzus saka 8. pantā, Mateja 12.8. Mājās izlas visu to gaļiņu, ja? Tur Jēzus apzināti dziedina sabatā, viņš izaicina viņus. Un tad viņš saka svarīgo domu, jo cilvēka dēls ir kungs arī par sabatu. Jēzus saka, man pieder sabats. Viņš neatmet sabatu. Sabats ir iekš manis. Sabats pieder man. Paralēlā rakstvieta Marka 2, Jēzus saka, sabats ir iecelts cilvēka dēļ, ne cilvēks sabata dēļ. Tad vēlreiz, sabats ir dots kā dāvana priekš cilvēka, nevis cilvēks ir radīts šim likumam, ja, šī dienai. Saka, nē, sabats ir domāts jums, jūsu svētībai. Un mums jāsaprot, tas bija ļoti farizēji, ja, tur bija cilvēki, kas zināja no galvas 5 mūžu grāmatas. Viņi katru likumu zināja, ja, tur bija ļoti smagnēja, var darīt, nevar darīt, ja tā var teikt likumdošana. Un Jēzus iekš viņiem teica, es vēlos noņemt to smago jūgu un vēlos parādīt iekš sevis atpūtu. Un caur to, es teiktu, mums bieži pat ir otrādāk, mums nav vispār nekas, ja, nekāda vispār sapratni par to un liekas, negribās ieiet tādā legālismā, negribās tādas likumus. Bet tas ir kāds interesants aspekts, ko es piedzīvoju. Tā, kad tu saredz kaut ko, kas tev ļoti svarīgs, ļoti vērtīgs. Un kad tu saredz, ka ir dažādas lietas, kas var to traucēt, tas, ko tu dabiski izveido, ir aizsardzības tā kā, ja, mūri. Piemēram, kad es sāku praktizēt sabatu priekš manis, ja, pa maziem solīšiem, sapratu, man sāk gāzties virsū ziņas, vairāk, tā kā visādas vajadzības, balziņas, ar darbiem, viskas. Un nevis aiz smaga likuma, bet aiz aizsardzības par kaut ko ļoti svētu un skaistu. Es sāku teikt, es izslēgšu telefonu, es izdarīšu to. Un kāds no malas varētu teikt, Mārcis, izstāst, ka tu esi iegājis tādā legālismā. Kamēr es saku, nē, es īstenībā sargāju to, kas ir ļoti svēts un skaists. Tas spiediens no ārpus ir tik liels, tev ir vajadzīgs šī aizsardzības tā kā, mūri, ja? Un tajā laikā viņiem bija izveidojušies mega daudz tā kā, reizēm uzslāņojumi, ja, ko nedrīkst darīt. Ne caur brīvību, ja,
Un tāpēc Jēzus pārdefinē šo sapratni par sabatu. Sabats ir atpūtas diena, kurā mēs varam pieaugt un kultivēt mūsu gara augli, kas pēc tam, es ticu, izmaina atlikušās dienas un izmanto nedēļu. Sabats nav domāts tikai, lai tu izvēlēties tajā dienai, tad uz pāris stundām vienkārši sabrūc, un tad domā, tagad ir atkal kaut kā jātiek uz priekšu. Tas nav domāts, lai tu vienkārši aizbrauktu uz IKEA, nopirkt lietas un izdarīt mājas darbus, kas nav izdarīt, kas liekas arī ir daļa no dzīves. Bet patiesībā šī diena ir domāta, lai tu apstātu un būtu. Oriģināli tas ir 24 stundu loks. Un kā praktiski, ja mēs domājam jau praktiskāk, ir tādi 3 galvenie veidi vai laiki, kā cilvēki ir svinējuši sabatu. Pirmais, kas nāk, ja mēs teiktu no Izraēlas, vai mēs sauku oriģinālu variantu, tas ir no piekdienas saulrieta, viņiem dienas no saulrietam, no piekdienas saulrieta līdz sestdienas saulrietam. Plāno prātīgi savus biļetes, kā es teicu, ja brauc turien. Tas ir pirmais. Otrais ir, kas vairāk ir pazīstams reizēm jau kristieši bieži vidū, kas vairāk var būt no sestdienas vakara saulrieta līdz svētdienas vakaram. Un ļoti dabiski tas bieži daudziem sakrīt ar dievkalpojumu, kad ir kaut kāds arī tas kā ritms, svētdiena kā atpūtas diena, un tad, tas var saslēgties arī ar iespēju nākt kopā un slavēt Dievu, fokus uz Dievu svētdienā, Un trešais ir bieži, kas būs cilvēkiem, kam ir mainīgi grafiki. Tas var būt, ka cilvēki ir, kas sabatu ņem pirmdienā. Ļoti izteikti, piemēram, mācītāju vidū un pasaulē ir, kad mācītājiem ir jāatstrādā, svētdienā. Līdz ar to viņi bieži ņem pirmdienas, daudz man pazīstam arī. Viņi teikt, ka sabats ir pirmdiena, nezvan man. Un ir dažādi veidi, dažādas pieejas. Tas nav tā kā obligāts viens veids. Tas, ko uzreiz es gribu arī praktiski tālāk minēt, ir ok, ja tu nevari uzreiz paņemt 24 stundas. Tas ir pilnīgi ok, tu vari izelpot. Ir ok. Sāc ar tik, cik tu vari. Sāc pāris stundām, ko tu ieplāno. 3 stundas, 4 stundas, 6 stundas, Pārkāpens varbūt tiec līdz pusdienai, kaut no piekdienas vai līdz sestdienai, no sestdienas līdz svētdienai. Nošķirts laiks, kas var palīdzēt, ka tu izslēdz telefonu, tu sagatavo labu ēdienu. Tas, kas ir palīdzoši, man esot arī Izrēlā, redzot, kā mesijāniskie, Jēzum ticīgi ebreji, arī nemesijāniskie, ebreji ļoti bieži sabats iesāksies ar kopīgu ēdienu. Kopīgu ēdienreizi. Un tas, kas bieži tiek darīts, tiek aizdegts sveces. Un kāda tā doma, ka ir kaut kas, kad visi ir sanākuši mājās, bieži tas ir ģimenes sākuma aspektā, visi ir skrējuši un apstājušies, ir sapirkts ēdiens, ir bijuši sagatavošanās. Un tagad mēs apstājamies un mēs iesākam šo laiku, ka mēs nošķiram, mēs nolikam telefons, mēs esam klātsoši viens ar otru. Un daudz saka, ir palīdzoši, ja tev ir kāds līdzīgi kā šis sveču aizdedzināšana, tas ir viņam patiesībā kā tāds, es neatceros nosaukumu, bet tam ir vesels rituāls, jeb kā ritms, teikt, tā tu iesāc, un tad tu zini, ok, mēs esam sākuši šo atpūtas laiku. Un bieži tas būs ar kopīgu maltīti. Kāds autors savā grāmatā, viņa vārds ir Dans Alanders, viņš saka, sabats ir ielūgums, ieiet priekā. Kad sabats tiek piedzīvots tā, kā Dievs to bija iecerējis, tā kļūst par tavu labāko dienu. Bez šaubām tā ir labākā nedēļas diena. Tā ir diena, kur mēs gaidām trešdienu, ceturtdienu un piekdienu, un diena, kur atceramies svētdienu, pirmdienu, otrdienu. Sabats ir svēts laiks, kurā mēs ēdam, un te viņš min prakses dažādas. Mēs ēdam, lūdzam, dejojam, mīlējamies precētiem cilvēkiem. Slavējam, smejamies, stāstam stāstus, lasām, gleznojam, staigājam dabā un vērojam radību visā tās pilnībā. Makšķerējam. Tas skaistais par sabatu, ka tur nav viens veids un viens formāts. Tas sākās, es ticu, ar
vēlmi apstāties. Un pēc tam jautāt, kas ir veids, kā es varu fokusēties uz Dievu un kā es varu būt klātsošs ar cilvēkiem man apkārt, kā es varu pats būt. Tas izskatīsies dažādi ģimenē, vai arī, ka tu esi viens. Bet kaut kas notiek, ka tu apzināties, ka tas ir viens konstants iknedēļas ritms, ko Dievs bija ielicis radībā. Un jaunā derība ļoti skaidri māca. Sabats, jeb sinamās dienas vairs nav kā bauslī, kas mums ir jāpiepilda. Ja? Tikai to es gribu uzreiz pateikt. Vēstuli kolosiešiem citur sāka, ka kāds sev uzskata pa augstāk, tāpēc, ka tu svini šo dienu, vai tāpēc, ka tu svini visu bibliskos svētkus. Ja tas atkal tev ir tev vērtību, tad tev vajadzīga grēka nožēla un prāta atjaunošana. Bet tad, kad tu esi brīvs un tu saredz, ka sabats ir svētība, tas ir Dieva veids, kā viņš tev grib atgādāt katru nedēļu. Tu esi brīvs. Tu vari atpūsties. Un patiesībā mums, es teiktu, un lasot arī autors dažādas, viņi saka, ka rietumu pasaulē šis iespējams ir visgrūtākais ritms garīgajai disciplīnai. Daudzam liktos, kā atpūsties? Pamēģini. Nostāties pret vajadzību pierādīt savu vērtību darbiem. Gribēt pastāstīt, cik tu esi aizņemts, cik tu esi daudz ko izdarījis, cik daudz var jāizdara. Jā, tik bieži es sev atrastu, wow, esmu tik pilns, tik toksisks ar darīšanu, ka ir grūti būt. Un caur šo dienu Dievs grib tevi atbrīvot, līdzīgi kā Izraēla tauta no fiziskās vērtības, pēc tam arī no garīgās vērtības. Tu neesi tas, ko tu dari. Tu esi mīlēts, neko nedarot. Un tāpēc sabats ir šis evaņģēlijs skaļš pasludinājums. Sabats ir diena, kad tu neko šķietam ārēji produktīvi neizdarīt. Ārēji liktos pilnīgi neproduktīva diena. Amen. Jo iekš tā tu sev atgādini, ka Kristus ir visu tev paveicis. Un tu vari ar jaunu sapratni darīt darbus pēc tam. Tu vari iedarīt ikdienas lietas, bet tu zini, ka tās tev nedefinē. Tev definē tas, ko Dievs ir paveicis priekš tevis. Un ja tu apzinies, ka tev ir grūti apstāties, to ir svarīgi nenoliegt. Tas bieži būs indikācija, ka tā Ēģiptes verdzība iekšē ir plaukstoša, ja? Bet tev nav no tā jānobaidās. Jo tas ir pa solītim, ka tu sāc teikt, Dievs, ved man ārā, es vēlos sākt praktizēt šo arī ritmu. Tas var būt, tīri praktiski runājot, tas var būt, ka tu satiecies ar kādu arī no draudzes kopā, ja? Tu prasi, Klaus, es ieplānošu sabatu vakariņas, mēs varam kopā, ja, ēst. Un var kopīgi pateikties, atskatīties uz nedēļu, pateikties, ko Dievs ir darījis, ja? Kas ir bijis labs. Un tādā veidā ieiet tajā mierā. Vēstule ebrejiem saka, ieiet mierā, ieiet atpūtā. Kad tas nenāk automātiski. Un tas liekas tik paradoksāli, ka reizēm mums ir cīņa un pat pretspiediens no šī, vai ne? Un es ticu tāpēc, ka Dievs grib teikt, es vēlos jūs darīt brīvus, es vēlos atbrīvot jūs. Un ka jūs varat plaukt, jūs varat piedzīvot visu to skaistumu, ko Dievs ir sagatavojis. Tā kā šis ir noslēgumā viens no svarīgiem ritmiem, kas ir manā dzīvē, mani gājis kā pa augšām lejām. Viņš ir bijis gan nedēļas vidū, gan kādu mirkli vispār nav, un tad mēs ar Kristīnu esam mēģinājuši viņu. Tagad mums viņš vairāk piekdienas vakars līdz sestdienas vakars, un pat šajā nedēļas nogalē es atradu, man ir izslēgts telefons, no darbiem, un tad ir man aizvien tas darītājs ļoti aktīvs, ja? Un man pēkšņi gribās pieslēgties darbiem. Es jūtām viltni tik lielu, un tiem saka, nē, es apstājos, es izbaudu lasīt grāmatu, kas man piepilda man dvēseli, jābūt klausīties mūziku, pēc tam lasīt dievvārdu, ja? Svarīgs aspekts, nepiņš. Pagulēt. Visneproduktīvākā lieta, ko tu darīt, un pēc tam pamosties kā jauns cilvēks. Par to ir sabats. Ka tu piedzīvo, ka tu vari izbaudīt to, kas tu esi. Tu vari izelpot, tu vari novērtēt mīļos sev apkārt un iet pretēji ritmam, kas sāk tur ārā. Turpin strādāt, turpin pierādīt. Un man lūgšana, ka šis kļūt par vienu ļoti svarīgu ritmu, kur tu teiktu, es vēlos spērt vienu mazu solīti. Nākamajā nedēļā 2. Es vēlos pamēģināt. Ne no smaga likuma, bet no Dieva, kā es teicu, mīlošās rokas, kas tevi grib aicināt. Teikt, nāc un esi ar mani. Līdzīgi kā pirmie cilvēki bija ar Dievu, ne?
Viņi bija kopā ar viņu. Un Dievs, angļuiski rakstīts, viņš blessed to dienu, viņš svētīja, un viņš padarīja made it holy, viņš padarīja to svētu, to dienu, to ritmu. Un tāpēc man lūkšana par tevi un mani un mums, kad mēs šajā sezonā šo atklātu kā vēl vienu veidu, kā pieaugt, ļoti praktiskā veidā. Nevis tikai runāt garīgas tēmas, bet ļoti praktiski tavā kalendārā, tavā ritmā. Es praktizēju būšanu ar Dievu, ar sabatu. Es varu izslēgt telefonu. Es varu atgādināt, ka es neesmu glābējs. Es izelpoju visu atbildību, ko esmu uzņēmies, kas nemaz nav mana. Un es varu svinēt. Es varu atpūsties. Es varu baudīt. Un ticiet man, mīļie, tur parādās pielūgsme, ne? Kur Dievs var saņemt no mūsu dzīvēm. Tā kā es lūgšu par mums, lūdzam par šo. Amen. Jā, mēs pasakamies tev, trīsvienīgais Dievs, ka pēc tam, kad tu biji radījis pirmos cilvēkus, tu atdusējies, tu sabatoji, tu atpūties, lai būtu kopā. Un tu padarīji to laiku svētu. Un tas bija kā mirklis, kurās tiešām debesis saskārās ar zemi un pīšļiem ar cilvēkiem. Un mums paldies, ka tajā ir kaut kas tik dziļš un tik atbrīvojošs, kad mēs to varam piedzīvot. Un Dievs, es lūdzu par katru vienu, kas nekad par to nebija dzirdējis, ka tas kļūtu kā kaut kāds aicinājums, ka tu padarītu to viegli, tu padarītu ar prieku spērt soļus, to iepazīt. Dievs, lūdzu par katru, kam bija slikta pieredze. Dievs, katrs, kas ir vai vīlies, vai nācis no smagnēja jūga, ne no Jēzus vieglā jūga, ne no viņa, kas ir kungs pār sabatu, bet no reliģijas, no smagnējuma jūga. Dievs, lūdzu, ka tu dari brīvs, ka tu atjauno pieredzi, tu atjauno domāšanu. Un Dievs, es paskatos par katru, kas ir spērs soļus tajā, kas ir pagaršojis jau mazliet. Kas saka, es jau zinu mazliet, bet es zinu, ka ir vairāk. Un Dievs, man lūkšana par mums, ka mēs tiešām ne tikai garā būtu jaunpiedzimuši un brīvi, bet Dievs, ka cilvēkiem ienākot mūsu dzīvēs un mūsu vidū. Viņi teikt, jā, jūs varat būt aizņemti, jūs darat lietas, bet jūs dzīvojiet. Jūs neesat vergi. Ka jūsu vidū ir kaut kas savādāks būt, Dievs. Un es lūdzu, ka tas kļūtu kā tāds katalizators, kas mainītu mūsu, ka parādītos vienkārši ļoti dabisks liecības par to, ko tu dari šajā laikā, kad mēs piedzīvojam, ka mēs neko nedaram, bet tu esi visu paveicis, mēs varam atpūsties tevī, ka tu esi mūsu atpūta, Jēzus. Un ka iekš tevis mēs varam piedzīvot dzīvību un pārplūstoši, kur tu nāc, lai dotu. Jā, Dievs, un es lūdzu, ka tas mainītu mūsu vidi un ka tas ieplūst pat mūsu pilsētā, ka tas būtu kā daļa no evanģelizācijas teikt. Es to varu iecināt mūsu sabatā. To var ienākt vienkārši šajā svētajā teritorijā, kur mēs apstājamies, mēs svinam, mēs slavējam, mēs guļam, mēs baudām dzīvi, mēs paskamies par radību, ejam pastaigā un saredzam tevi, Dievs, iekš tā visa. Tāpēc mums paplašina mūsu pielūgsmes robežas arī caur šo praksi. Paplašina, ka mēs varam slavēt, ejot pastaigā un ēdot labu ēdienu. Mums, ka mēs varam būt ar tevi visā, ko mēs darām. Un, jā, kungs, paldies, ka tas ir tavs gara auglis, kuru tu darīsi mūsu vidū. Tāpēc, lai tev ir viss gods caur to, un lai tu mums palīdzi svētais gars ar prieku un ar praktiskiem soļiem. Jā, to mēs lūdzamies tavā vārdā. Amen.